domāju, ka valsts prezidents ļoti labi formulēja situāciju, kurā mēs atrodamies šī rīta uzrunā. Viņš teica, ka mēs neesam nec kara laikā, nec arī miera laikos. Un tas nozīmē to, ka cilvēki patiesi ir ļoti satraukti, it sevišķi tie cilvēki, kas dzīvo pierobežā, ne tikai Latgalē. Tas arī ir Alūksnes novads un arī Vidzemē, Gulbene un citur, jo Krievijas karadarbības, elektroniskās karadarbības rezultātā šie izraisītie dronu ielidošanas gadījumi, viņi skar mūsu pierobežas novadus un arī daži droni ielidojuši vēl dziļāk. Līdz ar to viens jautājums, ka viņi ielido, cits jautājums, ka viņi nokrīt un rada konkrētus zaudējumus, tad viņi sprākst. Mēs Redzeknē redzējām 2 droni šajā naftas bāzē uzsprāga. Un, protams, ka tas izraisa tālākas konsekvences. Un šajā gadījumā mums šie apdraudējumi, ko ir radījis Krievijas brutālais, nežēlīgais karš Ukrainā, jautājums, kā mēs uz šiem apdraudējumiem atbildam, kā mēs nomierinām cilvēkus, kā mēs viņiem radam šo drošības sajūtu un spēju uzticēties savai valstī un paļauties uz savu Latvijas valsti. Un, protams, liels paldies aizsardzības ministrijai. Es domāju, tagad daudz Latvijā zina, kas ir Rafaela lidmašīnas un zina, kas ir franči, kas sargā mūsu debesis. Protams, ka uzsākot darbu jaunajai valdībai, mums bija arī delegācijas vizīte. Julijas Viridenko, Ukrainas premjerministra delegācija, bija Rīgā pirms nedaudz vairāk kā nedēļas. Un šīs vizītes kontekstā tālāk sekoja jau NB8 tikšanās Tallinā, kur tika noslēgts konkrēts vienošanās ar Ukrainu, kas būtiski stiprina mūsu drošību. Un nākamais posms ir šie regulējumi, viņi vairāki. Tātad šobrīd regulējums, kas paredz kompensāciju par radītajiem zaudējumiem militāru aktivitāšu rezultātā, kas ir radušies. Mēs pagājušajā piekdienā uzradījām šīs redakcijas, atradām precīzo vietu, kur to risināt, un ieraudzījām, ka pastāv vēl viena problēma, un es ceru, jūs šodien to izskatīsiet, proti saistībā ar kultūras pasākumiem. Un šis ir kultūras ministrijas, un liels paldies. Piekdien mēs fantastiski saspēlējām šīs sadarbības, lai tas viss varētu notikt. Un šis regulējums paralēli ies tam, ko mēs šodien skatām. Tad kāda ir lietas būtība? Mēs faktiski esam atraduši pareizo vietu, un tas ir civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas likums, kur mēs radām jaunu sadaļu pie tehnogēnajām katastrofām, kas saucās militāro darbību izraisīti incidenti. Un līdz ar to mēs ļoti precīzi paredzam arī tvērumu, ko tas ietver, jo piekdien plaša diskusija. Mēs varam vērt vēl plašāk un sekt cita veida zaudējumus, bet mēs vienojāmies par to, par ko mēs varam vienoties. Un te svarīgākais ir ātrums, ar kuru mēs iznesam šos likumus cauri visām procedūrām un pieņemam, lai ir rezultāts cilvēkiem, lai vismaz kaut kas reāls ir taustāms pieņemts un lai stājas spēkā. Tāpēc tas tvērums ir tāds, ka tātad militāro darbību izraisīt incidentu radīto tiešo zaudējumu kompensēšana gan publisko tiesību personām, gan juridiskām personām, gan fiziskām personām par personu īpašumām, valdībā esošām lietām, kā arī sējumiem, stādījumiem, mežaudzēm un dzīvniekiem. Tad pagaidām tas attiecās uz konkrētām lietām un zaudējumiem īpašumam. Tas ir tas, par ko varam vienoties. Tas ir tas, kam mēs varam radīt ātru mehānismu. Mēs arī saīsinam šo praktisko sadaļu. Tas būs MK noteikumos noteikts jau nākošās nedēļas laikā. Proti, tur būs īsāks veids, kā tikt līdz šiem līdzekļiem un zaudējumu kompensēšanai. Un tāpat arī pārējās lietas. Kolēģis, tiešām gribu pateikt lielu paldies visām iesaistītajām ministrijām. Tas faktiski ir darbs, ko mēs esam izdarījuši nedēļas laikā, atrodot pareizo vietu, nodefinējot tvērumu, protams, ne bez strīdiem, savstarpējiem nelieliem, bet mēs esam nonākuši pie ļoti veiksmīga rezultāta. Proti, šobrīd ir skaidrs, svarīgākais ir ātrums, vienkāršība šim regulējumam, izlēmība un atbildība to cilvēku priekšā,
kuru dzīvi tieši ietekmē Krievijas brutālais karš Ukrainā un elektroniskās kardarbības rezultātā novirzītie droni un radītie zaudējumi. Mūsu pienākums gan Latvijas Republikas Saeimai, gan Latvijas valdībai radīt šo drošības sajūtu Latvijas cilvēkiem un atjaunot savstarpējo uzticību. Es aicinu atbalstīt un paldies jums.